Nu čau visiem! Šo jūs droši vien, ka negaidījāt, ne? Kad jauns video iznācis ir Rīčam atkal. Nu, kā redzat, liels pārmaiņas ir notikušas. Ir pārdots driftvagons un vietā ir nopirkts šis te aparāts. Pēc tam pastāstīšu jums par viņu bišķiņ sīkāk. Respektīvi, esmu atgriezies atkal ar jauniem video. Un savā ziņā arī jāpasakās ir Buff Rideram, nu jūs jau zināt Buffiņu. Arī Vītols man vien brīdi spieda uz jūtām. Beigās pārdeva vojīti un viņš man uzrakstīja, o, vecīt, tu esi atgriezies, mēs tev neesam pilnībā pazaudējuši. Bet jā. Tā kā, ja jūs ap divi džeki skatās, šautauts jums liels un jā. Kas vēl? Jā, tātad driftvagons ir pārdots, tāpēc, kad viņš vairāk stāvēja nekā es ar viņu braucu. Un vienkārši drifta izmaksas ir tādas, kādas viņas ir, es to pavilkt nevaru un man žēl, tā mašīna vienkārši stāv šeit garažā. Tu atbrauc, viņi izbrauc ārā, parūcina, nu kāda no tā jēga, labāk pārdot cilvēkam, lai viņš tālāk normāli brauc un rulē un viss darbojās. Esmu redzējis jau pāris video kaut kur TikTokā un Instagramā, ka vismaz mašīna brauc kaut kur Jēkabpils lidlaukā, laikam bija. Vismaz, nu, kaut kas notiek un cilvēks brauc un mašīna kustās. Un neteikšu jau, ka šis būtu baigi lētāks prieks, bet viennozīmīgi vairāk ar viņu tiek braukts nekā ar driftvagonu. Tā kā situācija ir tāda, kāda viņi ir. Un tie, kas brauc driftā, tie ļoti labi zina, cik maksā drifts un ka tas nav lēts prieks un treniņi, riepas, viss. Tagad es pat nezinu, vai vispār kāds vēl brauc ar vecajām misenēm, ar riepām, es domāju. Jo, nu, es nezinu, nav no tā īsti nekādas jēgas. Manuprāt, vairs neviens īsti nepiekopj to veco mizu būšanu. Kādreiz tas bija tad tur vajag, tad, kad tik ļoti drifts nebija tik ļoti populārs, tad jā, varbūt tad bija tā, ka mēs vēl ķēpājāmies tur ar tām vecām mizām, bet nu, tu nobrauc 2-3 aplīšus, un pēc tam atkal skrien un maini, un saķer katru reizi ir savādāka, un ātrumi, trajektorijas, vispārējais, nu, nav jēgas čakrēties. Tas ir īsumā par to, kādēļ vispār nolēma to, kad ir jāpārdod driftvagons. Nu jā, tad esmu ticis pie A kategorijas. Sanāca baigi interesanti. Mēs te garažā vienā tusiņā tādā pasēdēšanā kaut ko muļājām, gaļu ar aliņu, kaut ko, un tad šņabīts man tāds saka, vecīt, davai, ja tu nokārtosi A kategoriju, tad kaste no viņu. Nu, kaste es joprojām neesmu dabūjis, protams. Bet tāds, jā, ok, labi, davai. Tad kaut kā vilku garumā, vilku tāpatās īsti, tā kā, nu, tik un tā, neaizgājis uz to motoskolu, un kaut kā, nu, vienkārši nesagāja. Un tad es aizgāju pie frizieres, pie savas frizieres Lauras. Mēs kaut ko runājam, viņa man piedraudēja, kad viņa mani pieteiks motoskolā. Zin kā, man tā, nu, blots kāds ir, mani pieteiks, un es pats, nu, tā kā nebūšu pieteicies. Un tad tā, čut, nu, nevis strauma parā, bet, nu, tā, nu, davai. Es viņai saku, ok, es tuņās uzreiz, kā no frizētavas ārā, aizbraukšu mājās, pieteikšos motoskolai un viss. Un tā arī bija. Es aizbraucu mājās, es pieteicos motoskolai, es aizsūtīju screenshotu, kad es esmu pieteicies, viss tāds, ok, tas bija ātri, labi. Un pa lielam, jā, iestājos es AMV autoskolā Siguldā. Visas braukšanas, visas notikās Valmierā. Bet teorija viss bija Siguldā. Amizanti sanāca tas, kad laukumu es nokārtoju diezgan viegli, tur nekā tāda sarežģīta nav. Bet satiksmē es ar pirmo nenokārtoju, jo sanāca baigi interesanti. Nu, kā vienmēr, zin kā, tomēr tā mandrāžiņa strādā vispārējais.
Un Valmierā es nezinu, kas tā pa ielu, ko, nu, es tā satraukumā pat par to nedomāju, bet tā ir vienvirziena iela, un viņa pirms ielas beigām, nu, kaut kādus, nezinu, metrus 20, 30, viņa pāriet uz divvirzienu. Tur tas ir jāpiefiksē diezgan, jo tur ir tā kā krustojums, pirms krustojuma, tā kā ceļš. Un instruktors saka, nu tad krustojumā pa kreisi, un es ieņemu kreiso malējo, un tad, kad es jau aptuveni pats sapratu, ko es izdarīju, tad instruktors eksāmenu pieņēmējs saka, nu tā, atpakaļ savā joslā, tad es sapratu, bāc, nu viss, nu tā ir rupa kļūda, tur viss ir beidzies, tur vairs, nu neko. Man vēl, protams, ka pagaiņā bišķi pa to Valmieru, vispārējais bija labi, bet tā kļūda. Un ātrums bija bišķiņas laika, kaut kādi 10 km virs atļautā. Bet amizanti sanāca tas, kad iepriekšējā vakarā mans instruktors Jānis Auseklis, starp citu, ļoti labs instruktors. Ja, es zinu, ka man daudz pazīstamie pie viņa ir izgājuši un mācījušies un tiešām foršs instruktors. Viņš bija nomainījis mocim iepriekšējā vakarā riepas, un es nezinu kādā sakarā, bet spidometrs rādīja par 10 km/h mazāk ātrumu nekā ir patiesībā. Tad sanāk, ka es visu laiku rulēju ar 10 plus, nu, teiksim, dzīvojamā zona, ja? Jābrauc ir 20, labi 22, nu, tur kaut kā. Man visu laiku 30, 35, lai gan man spidometrā bija 20 līdz 25, nu, mocim tā grūtāk to konstanto ātrumu noturēt, un tad es tā kā vēl par ātrumu man bija. Nu, neko, nu, otrā reizē laukums jau man vairs nebija jābrauc, protams. Es aizbraucu ātri no rīta, visu izbraucu visu pilsētu un visu kārtībā. Nokārtoju, burvīgi, bez neviena aizrādījuma. Iepriekšējā vakarā vēl biju izbraucis vienu braukšanu arī, mācību braukšanu. Nu, tādas lietas uznāca, nu, vienkārši. Man vēl bija tumšais stikls, nebija šitais, vispār tā bija cita ķivera. Bija tumšais stikls un rītīgi uznāca tāds gāziens, ka vienkārši mēs ar instruktoru nobraucām pazemes stāvvietā, lai bišķiņ kaut cik, nu tā kā, jo ceļu vispār neredzēju neko, pat normāli ar gaišo stiklu. Nu, tur rītīgs gāziens. Es vienkārši biju cauri slapš tā, kad es nokāpu viss tek, nu, normāli. Bet bija forši, viss tas ir izdarīts, un tad es tā domāju, bāc, kurš bija kaut kāds, nezinu, 10-15 gadus atpakaļ, jo sen jau varēja jau to nokārtot, un sen varēja jau normāla moci braukāt, bet, nu, labāk vēlāk nekā nekad. Jā, un es par to esmu ļoti priecīgs, un tādā ziņā es nenožēloju, kad pārdevu driftvagonu. Nu, protams, kad ir jau tā, zin kā, nu, nebija jau tas tā, kad es kādam viņu tur iesmērēju vai ko, tas reāli bija priekš sevis taisīts un tā, un pat tolkam īsti baigi nepabrauc, kāds 3 treniņus varbūt. Ir jau bišķiņ žēl tādā ziņā, bet no otras puses ir vairāk žēl, ka viņš stāv un es ar viņu nevaru pabraukt. Nu, tā kā nav tāda iespēja, nevar to atļauties. Tāpēc šobrīd ir šāds te aparāts un kustam uz priekšu. Ir jauns hobijs, jauna nodarbošanās un tā tālāk. Tā, legāli šis ir mans pirmais motocikls. Man vēl bija, tad, kad man liekas, ka man nebija pat B kategorija vēl. Man liekas, 17, 18 gados man bija viens vecais baiks Suzuki GSX R 750. Man liekas, ka 94. vai 93. gada. Nu, ritīgi tāds kampains klucis. Tad tas man vēl bija tāds, jā, bet nu, tas ir cits stāsts, tur nebija ne tiesība nekā, tur uzbrauc kaut kur atvelts, kā jau jaunieci vienkārši atvelc šurp tur, piemet šķūnītī apmēram un aizmirst. Tad šis ir pavisam cits stāsts, tad man ir kategorijas, var normāli braukt, nu, kā tas ir paredzēts. Un šis ir 2007. gada Honda CBR 1000 RR, tad litriņš. Esmu jau samainījis riepas jaunas, ķēdi, zobratu, seļu, bremžu diskus priekšā, klučus. Nav vēl samainīts gaisa filtrs ar svecēm un dzesēšanas šķidrums un droši vien bremžu šķidrums. Nu, tos vēl vajadzētu samainīt, bet, nu jā, tas viss arī finansiāli tomēr kaut kā visu prasa kopā. Tuņās skati būs jāiet jūnijā un tad jau tas savelkās tā, bet tā pa lielam motis ir ļoti labā tehniskā stāvoklī. Braukšanas vaina jāgāž tik jāpašoja vaļā, kā saka.
Nu jā, apkopi man taisīja Jānis Rozīts. Es domāju, ka viņa vārds uzvārds noteikti, ka jūs zināt, kas ir Jānis Rozīts. Es vedu pie viņa, lai viņš samaina un izdara visu to, kā vajag. Jo, pats es labāk neķēros klāt tā kā tādai lietai, to, ko baigi nezinu. Tā kā, jā, liels paldies arī par to viņam. Un vēl, protams, es lielu paldies gribu pateikt tiem visiem, kas palīdzēja man priekš ekipējumu. Un tāpat arī tie, kas palīdzēja ar riepu iegādi, ķēdi, un tām visām lietām, kas bija vajadzīgas, un protams, pašu ekipējumu. Jūs ļoti labi zināt, es nesaukšu tagad kādu vārdā, jo es varu kādu piemirst. Bet tie, kas ir atbalstījuši, tie visi jūs zinat, un par to jums liels paldies, jo bez jums jau nekā. Jo, it is situācija ir tāda, kāda viņa ir, bet jā, jums par to ļoti liels paldies. Tā kā turpmāk no manīm visticamāk, ka drift video nekādus nesagaidīsiet, tagad sāksies motovloga ēra. Kā tas man izdosies, kā sanāks, kā nesanāks, es nezinu, cerams jau, ka sanāks. Man tur jau viss tās mikrofonu štelles un kameras un visi tie leņķi un viss tas pārējais settingi. Tas tomēr ir atkal cits stāsts, pavisam atšķirīgs no driftu video materiāliem. Redzēs. Man ļoti patīk moto braukāt, tas ir rītīgi forši, cita pasauli, bet, ja runājam tieši par video, tad maksimāli iespēja robežās centīšos to filmēt. Ja ne katru reizi, kad braukšu, bet tad ļoti bieži. Tā, lai būtu arī jums ko parādīt un kaut kā lietas kustētos uz priekšu. Ratā nebraucu, nemāku. Es domāju, ka arī tur vajag bišķi kaut kādu citu aparātu, ar ko mācīties. Ratā ravēt, tāpēc, kad bišķi žēl šito mest zemē un tā tālāk, varbūt kaut ko vieglāku vajag, es nezinu. Bet tā nav tā būtība, dēļ kā tas motocikls ir. Un es nezinu, varbūt ierakstiet komentārā, ko jūs par šo visu domājat. Es domāju, ka varbūt kādam ir žēl, kad vairs nav driftugons. Varbūt kāds tieši tagad domā, forši kaut kas jauns, vai varbūt kādus ieteikumus, ko labāk, vai ko vairāk gribētu redzēt, vai tur vispār, jebko rakstiet droši komentāros. Es tikai priecāšos arī, kā reiz uzspiežat laiku un piesakojiet, ja vēl neesat to izdarījuši un esat jauns skatītājs. Tie, kas man nezin, droši pieskojam un būs jauna video, būs viss notiksies. Vispār jau tā moto pasaule ir pavisam kaut kas cits un jauns un savādāks. Tu jūties tā kā, nezinu, no kosmosa nokritis, jo viss arī braukšanas uztvere mainās pavisam savādāk, jo tev ir jāsaprot to, ka tevi tā neredz un tev ir jāparedz jau 5 miljonu gājienus priekš apmēram. Un vispār ir jāuzmanās no visa. Tā teikt, tu esi kaut kāda iznīcinātāja pilots, kur tev cenšas notriekt, jebkurš un visi. Tāpēc ar tādu domu ir jābrauc, ne jau tā reāli tev grib notriekt. Ir jau, protams, arī tādi individi. Bet, jā, kopumā es esmu ļoti apmierināts ar šo pirkumu. Nācās gan nedaudz pielikt vēl, jo driftvagonis aizgāja salīdzinoši lēti, lai neteiktu vēl lētāk. Bet pirkums tiešām ir ļoti labs un man pagaidām nekāda problēma nav. Protams, kad mocīts ir vecs jau diezgan 2007. gada un jau gandrīz 60 000 nobraukums, tas ir daudz. Bet tāpat laikā Hondas ir izturīgas un pagaidām viss ir kārtībā. Ja vajadzēs kaut ko remontēt, remontēsim. No tā neizbēgt nevienā tehnikā, nevienā tehniskajā sportā, vispār visas tehnikas jālabo, jauns vai vecs, viņš ir vienalga. Baigi interesantā lieta tāda, kad runājot par moto pasauli, kad ļoti daudz cilvēku cepjās par to, kad, redz, tagad
moto atklāšanas sezona, vai ne? Un slēdz uz to brīdi, tur kaut kādas noteiktas ielas, un tagad visi saka, Dievs, šitie huligāni, visi tur ārprāts dēļ viņiem tikai aiztais visu ciet, un kāda jēga, un tā, un man tagad jāsēž korķī, un tas. Bet tad, kad kāds uzrīko kaut kādu gay pride, tad viss ir kārtībā. Mēs aizslēdzam pusi Rīgu, tur viss ir ciet, viss, un tad jau viss ir forši, neviens neko nestreso. Tāda dīvaini ir, jā, bet vispār cilvēki ļoti negatīvi ir. Sevišķi nezinu, es ievērojos, ka pēdējā laikā Facebookā tas vispār ir absurds kaut kāds komentāri, ir vienkārši pārsvarā tikai kaut kādi negatīvie un tādi, un kā tikai otru ieknābāt, otram sagraust, apēst, es nezinu. Tāda sajūta, ka vienkārši tev nav ko darīt, tu gaidi, ka kaut kāds raksts parādīsies, zem kuru tu vari iekomentēt kaut kādu, pilnīgi hujātu, teiksim tā. Nezinu, tādu dīvaini. Jā, tā kā šis palielam tāds vairāk comeback video, es to tā sauktu, jo pēdējais video mēs, kad 2 gadu atpakaļ bija ar driftiņu Slapjā Raganā, kas bija ritīgi foršs pasākums, es īstenībā tur baigi sen neesmu bijis, vajadzētu aizbraukt, tīri tā pastīties, kā tur tagad izskatās. Bet šis tāds tā kā, īsumā, lai pastāstītu jums, kas tad ir mainījies. Es zinu, ka daudz tie, kas, teiksim, Instagramā man seko, tie jau zina, kad mašīna vairs nav, ir tagad mocis un tā, bet lai turpinātu tomēr kaut kā filmēt video YouTube'ā, vajadzētu to pārēju, kas ir šī, uztaisīt, kad ir tādas izmaiņas. Un tāpēc es izdomāju uztaisīt šādu video, lai būtu tā kā neliela skaidrība, tad kas un ko un kāpēc un tā tālāk. Ja ir vēl kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, atbildēšu uz visiem. Arī par labāko sašlika recepti manā izpildījumā. Es domāju, ka šī video es baigi daudz neko nestāstīšu konkrēti par nekādu apskatu tādu. Es domāju, ka netaisīšu par pašu moci. Ja būs ļoti liela vēlme, tad jūs varat komentārus sarakstīt, ka jūs gribat redzēt tur kaut kādu, nezinu, tur apskatu vai vairāk viņu pat moci vai ko tur, bet es domāju, ka no tā īsti jēgas jau nav. Standarta Hondiņa, standarta CBR litriņš, tur nav jau īsti ko stāstīt. Katrā ziņā šī mana pirmā sezona, tātad arī pirmais nopietnais legālais mocis, par ko es jau teicu. Un jā, ir jau tas teiciens, kad krīt pilnībā visi, jautājums tikai kad un cik sāpīgi. Es vienu reizi esmu kritis ne ar šo moci, bet ar to, ko iepriekš minēju, ar to Suzuki. Pie mājas nokritu tādā ziņā, kad apstājos ar priekšējām bremzēm, principā es nezinu, varbūt 5 km/h apstājos ar priekšējām bremzēm, smiltiņās nobremzēju un nokritu tādā veidā. Tā, principā, noguldīju moci. Es ļoti ceru, ka varbūt tā jau bija tā mana reize, kad man ir jānokrīt, tad es nokritu un viss. Bet, būsim reāli. Ir tā kā ir. Un, jā, ka tas vienam nenovēl krist, visiem veiksmīgu sezonu, lai ir tie, kas ir motobraucēji. Kaut kā tā, jā. Un jā, man meitai ritīgi patīk NN arī. Viņa sauc moci par NN. Viņa vienkārši visu laiku sajūsmā, kad visu laiku grib atbraukt uz garāžu un pateikt čau NN, un braucam projām tā NN, un vispār tā forši, tas viss kopā tā ļoti pozitīvi, un man patīk viss tās motoštēles. Es jau jums teicu, es esmu vienkārši priecīgs par šo pirkumu, un vienkārši jāizbauda ir braucieni, kuros arī es ar jums padalīšos. Kā jau teicu, ne pilnībā visos, jo tā vienkārši citreiz kaut kā nav iedvesma varbūt filmēt vai ko, bet maksimāli centīšos pafilmēt un tā tālāk. Jā, tad tāds īsumā ir tas mans stāsts, kas par šī brīža situāciju. Un baigi jau nav ko vairāk diži piebilst. Tā kā jau teicu, rakstiet komentārus, atbildēšu, ja kāds kaut ko vēl grib uzzināt vai kaut ko tam līdzīgi. Un, ko es varu pateikt, pašausim vaļā un tiekamies ielās!